Pirms dažiem gadiem viņa atzina par gada stokholmieti, un viņa rīcību par piemēru citiem savā Ziemassvētku runā uzteica Zviedrijas karalis. Šodien viņš, Antons Ābele, ir Zviedrijas parlamenta Riksdāga visu laiku jaunākais deputāts. Šajās dienās Antons Ābele kopā ar tēvu Gunāru ieradies savu vecvecāku dzimtenē, un kā jau parlamentārietim pieklājas, viesojās arī Saeimas namā. Antons Ābele bija parasts 15 gadus vecs skolnieks, kas īpaši neatšķīrās no saviem vienaudžiem. Tomēr nakts, kad jauniešu acu priekšā ballītē līdz nāvei nospārdīja viņa vienaudzes, mainīja Ābeles dzīvi. Jo nākamajā dienā pēc traģēdijas viņš internetu portālā Facebook izveidoja grupu Pasargājiet mūs no ielu vardarbības. Un vēl pēc dienas paziņoja, ka rīkos manifestāciju par piemiņu bojāgājušajam pusaudzim. Ābelim izdevās sarīkot vienu no lielākajiem publiskajiem pasākumiem Stokholmā. Pērn, 18 gadu vecumā, Ābele tika ievēlēts parlamentā no konservatīvo Mērenās partijas, kur pārstāv arī pašreizējais premjers. Mēģinu saprast, kā parlaments darbojas, jo līdz šim man nebija politiskās pieredzes. Strādāju komitejā, kas nodarbojas ar drošības, personas integritātes un sabiedrības izglītošanas jautājumiem. Latvisko vārdu Antons Ābele mantojas no vecvecākiem. Viņi no Latvijas Zviedrijā ieradās bēgļu laivās Otrā pasaules kara beigās. Ābele latviski nerunā, taču bieži tiekoties ar latviešu jauniešiem. Mana vecā mamma vienmēr saka sveiki. Dzimšanas dienās viņa dzied latviešu dziesmas. Mūsu mājās tiek ievērotas latviskas tradīcijas. Mans tēvs ir 100% latvietis. Ābele uzskata, ka cilvēku vecumam nav izšķiroša nozīme. Viņš vēlas būt par jauniešu balsi savas valsts parlamentā. Madara Līcīte, Dainis Lēltis, Latvijas televīzija.